brauciens pa Veronu. Jā. Pa Veronu. Tā ir pilsēta Itālijā. Eigars atrada autostāvvietu, kur varētu novietot mūsu ķimperi. Tur jau var redzēt lejā pilsēta, bet laikam redzēt nevar. Uzbraucām kalnā, lai nobrauktu lejā. Priekšā serpentīni. Kaut kāds ietoksnis. Tur, kas bija rakstīts. Nezinu. Nostājāmies stāvvietā. Tagad dosimies pastaigā pa Veronas pilsētu. Sanita ar Eigaru skaties punktus un Kaspar arī skaties punktus, ko apmeklēt. 2,4 nav daudz, salīdzinot ar 16. Esam pieturuši. Jā. Nē, nav daudz. Labi, dodamies tālāk. Pie koka nabaga sunīti piesējuši, jau nabadziņš pārakmiņojies. Diemžēl mēs viņu glābt vairs nespējam. Uz kurieni mēs pirmo dodamies? Uz kādu tiltu mēs dodamies? Kādu? Uz veco tiltu mēs dodamies. Kādi raksti tai mājai augšā? Jā. Nezinu kāds, par ko es runāju, kā balkoniem paši ir uztaisīts. Un augšā uz jumta puķu podiņi. Jā.
paskaties, piemēram. Skatu laukums augšā uz jums. Jā, bet šitādi kā nojumi, kāpēc nevarētu? Paskaties, vienai ir, otrai nav nekāda vaina. Skaista ieliņa. Verānas ielas ar savu šarmu. Skaistais ielas, ne? Un šeit ir skaisti. Tilts iespaidīgs. Kas par straumi. Ponte Pietra, jeb akmens tilts, ir Veronas vecākais tilts. Tas piedāvā apmeklētājiem neaizmirstamu skatu uz Adiģi upi un Veronas pilsētas panorāmu. Tilts ir celts Romas impērijas laikā, ap 1. gadsimtu pirms mūsu ēras, un tas ir viens no labākajiem un lielākajiem antīkajiem tiltiem Itālijā. Ponte Pietra ir unikāls ar savu arhitektūru, kurā redzami gan romiešu laika akmeņi, gan viduslaiku ķieģeļu slāņi. Šodien tas ir ne tikai vēstures liecinieks, bet arī romantiska vieta, no kuras baudīt Veronas skaistumu, īpaši saulrietā, kad saules gaisma krāso upes viļņus un senās ēkas. Katru reizi esam nokļuvuši turistu piepildītās ieliņās ar daudz tirdzniecības veikaliem, restorāniem. Skaistām ēkām un balkoniem un mājām un iespaidīgas ēkas, vai ne? $12.00. Rolleru stāvvieta. Interesanti, ne? Tur veļļuki salikti. Tur sastrēgumi.
ceļu. Priekšā Cietoksnis. Tātad paņēmām mēs saldējumu. Kādu tu paņēmi? Es paņēmu vanilu 2 grupas. Aigaram ir jogurta, man ir tiramisu, granmalaga un jogurta saldējums. Kopā samaksājām, cik mēs par abi 7 vai 7,50. 7,50. Mamma kādi. Ko viņš te dara? Viņš rāda savu, demonstrē savu zobenu. Mutē iebāzīs tādā. Viņš mutē bāzīs zobenu? Cīdu kostēju. Te atkal daudz ir tauta. Tā mēs soļojam pa Veronas vecpilsēta šī ir, jā? Visticamāk, ka vecpilsēta. Nu, pēc ielām, pēc mājām, ēkām spriežot, tā varētu būt vecpilsēta. Cik mums līdz kempim? Pieci? Ejam mēs uz kempera pusi. Nu jau palicis kāds 1,5 kilometrs, jā? Apmēram. Varbūt arī tuvāk. Karač mums jāuzskata tur augšā. Saulīte sāk cepināt. Cik jau mums grādi šeit? Kaut kādi 25 noteikti ir. Bet saulē liekas, ka ir daudz karstāks. Domāju, ka visi 30 ir saulē. Verona ir skaista un vēsturiski bagāta pilsēta Ziemeļitālijā, kas atrodas Veneto reģionā pie Adiges jeb Adidži upes. Verona ir slavena ne tikai ar savu arhitektūru un mākslas mantojumu, bet arī ar literāro slavu, kas saistīta ar Viljama Šekspīra lugām, īpaši Romeo un Džulieta. Šajās pilsētā atrodas slavenais Džulietas balkons, kas ir populārs turistu apskates objekts. Veronā var apskatīt arī lielisko Veronas amfiteātri, jeb Arena di Verona, kas celta 1. gadsimtā un joprojām tiek izmantota operas izrādēm un koncertiem. Pilsētas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, pateicoties tā labi saglabātajai romiešu, viduslaiku un renesanses arhitektūrai. Verona piedāvā arī iespējas izbaudīt izsmalcinātu itāļu virtuvi, ieskaitot vietējos vīnus un tradicionālos ēdienus. Turklāt pilsēta ir lieliska vieta, no kuras sākt ceļojumu uz tuvumā esošo Gartas ezeru un kalnaino Afidu.
izbraukuši no Veronas, dodamies Milānas virzienā. Vēl jānobrauc 49 kilometri, kur mēs satiksimies ar Sveto. Viņa atsūtīja mums savu adresi. Laižam pie viņas. Smagās mašīnas, kuras ved kastes kaut kādas. Mērķim vēl 66 kilometri. Tas tur Šibjanku ved, lai tur kāds akmens vēl nelido. Tas nepārāk man patīk, ka viņam problēs. Jā. Mēs esam Bergamo. Milānai cik vietas? 1,300,000 iedzīvotāju. Drusku vai mazāk Latvijā visā. Nu jā, to saprotā 300,000 tagad. Vai šis ne tas? Palika mums ap 9 kilometri. Tūlīt griezīsimies nost. Šosejas. Tā, nauda pa labi, karte Šitā arī otrā boksā. arī. Jā, un karte ir zilā. Karte taisni un skaidra nauda pa labi. Tā pa otrā braucam, ja? Ar skaidru naudu? Eiku bankomat karte. Trešais. Šitais taisni. Zilās joslas. Es Brauc. nevaru saprast, kur. Kurā gribi? Tikai negribas, kur sarkanās arī. Karte. Ar bankas karte. Jā. Bankas karte. Ir gatava. Ne.
Baigais kartus priekšā redzam, iespējams. Rekur nopīkstina, redzi? Jā. Piebraucam klāt. Kur ir jāiesprauž biļete? Kur jāiesprauž? Pareizi tu viņu sprauž. Es nezinu. Un kaut kur tur lejā pīkstinā. Pie tā apaļā. O? Ir? Jā. Arrivederci. Kas to, lai zin, skatīsimies? Vien paspiest? Tā. Kur? Taisni. Pēc 1,5 pa labi. Satiksme afiģenna. Balzamo aiz priekšā. Nevarēja ievērot, kas